Čau, esmu Ilzions Ceļģus, un šodien esmu saticies ar Danti. Tu varbūt vari nedaudz iepazīstināt, kas tu esi? Jā, mani sauc Danti Pecolī, esmu arī burvju mākslinieks, ilzionists. Un es ar to jau nodarbojos kopš es biju kādus 4 gadus vecs. Man tas ir ģimenes asinīs attiecīgi. Jā, starp citu viņa vecāki, es droši vien esmu dzirdējuši, ir Daci un Enrico Pecolī, arī ilzionisti. Kas tev šodien padomā? Tad šodien mēs filmēsim Burvju cīņas 3. Tie, kas nav redzējuši pirmās 2 daļas, droši tur augšā varat apstīties, bet šodien būs 3. daļa, un es sacentīšos ar Danti. Bet Dante, pirmajā epizodē jāatzīst, ka es uzvarēju, mēs tur vienmēr balsošanu. Jā. 2. bija ļoti sīvi, bet es arī uzvarēju. Okay. Un 3. reize. Tā kā 3 lietas labas lietas, tev redzēsim, kā ies. Šķiet, ka būs slikti šoreiz, jā. Tev redzēs. Tātad, Dante, es tev izstāstīšu noteikumus. Noteikumi ir tādi, mēs dodamies veikalā un katrs nopērkam 3 kaut kādus produktus, lietas, ar ko mēs mēģinām uztaisīt triku. Tātad es nopirkšu 3 lietas tev. Un es nopērku 3 tev. Tieši tā. Okay. Un ar šiem 3 lietām mums jāizdomā kaut kādi triki. Labi. Jā. Un beigās jūs varēsiet balsot, kura triksta jums patīk labāk. Vai nu mans, vai Dantes. Bet nebalsojiet par mani, tāpēc tas ir mans kanāls. Ja mēģinām balsot godīgi, kurš jums patīk labāk, par to arī balsojiet. Super. Tagad varam doties. Tad dodamies. Mēs esam atpakaļ no iepirkšanās. Jā. Un tagad mēs iedosim priekšmetus. Es iedošu savus tev un tu man savus. Es sāku skāns triku. Tas sāk, tu sāc. Es sāku, jā? Uzvar. Tātad šoreiz es nopirku grūtākos priekšmetus, kāds es nopircis, lai būtu interesantāk. Es tā domāju, ka grūtākos. Tātad. Drumrolls. Pirmais priekšmets mums ir šokolādes konfektes. Lūdzu. Es viņus varu ātri izzudināt. Īstenībā, jā, viens prieks, jā. No spoilers. Tātad, končes, 2. priekšmets. Kur ir puķis? Puķis nebūs, būs kaut kas labāks kā puķis. 2. priekšmets, tualetes papīrs. Vislētākais. Šito es tev arī ātri var izdarīt. Arī, pēc končām. Krāsu. Un, lai viss tā jaukāk smaržotu, arī tualetes domestos bloks. Jā, lai jauki. Šitos bērni nēdat, ja? Nav ieteicams. Domestos. Labi. Domestos tualetes bloks. Jā, šīs 3 lietas. Es teiktu diezgan sarežģīti. Ko tu domā? Interesanti. Būs interesanti, jā. To mēs redzēsim, kā ies. Es domāju, ka ies grūti, bet redzēsim, kas tev ir. Man ļoti interesanti. Labi, tātad ķersimies pie maniem priekšmetiem. Es arī esmu tev atradis kaut ko interesantu. Tātad sāksim ar pirmo lietu, kas ir banāns. Banāna penāls, jā. Ļoti jauki. Domājot, kā burvju mākslinieks, šis tas man nāk prātā, bet redzēt, man interesē, līdz kam tu nonāc. Nav slikti. Otra lieta, mazs augs. Jā, šāds te audziņš. Tā kā izpaudies radoši. Šis jau sliktāk. Un trešā lieta, kas arī diezgan interesanta, ir šādi te bloki, ko izmanto tā kā, es nezinu, celtniecībā, lai uzlikt virsū materiāls. Viņi parasti ir lielāki. Jā, bet šis būs miniatūra, tā kā arī. Jāatzīst ļoti interesanti. Jā. Labais. Stilīgi priekšā. Patīk. Es tikai vispār nekas nenāk prātā, ja godīgi. What about me? Un šoreiz tā kā jāatzīst priekšmeti ir ļoti sarežģīti, šoreiz mums būs vesela diena laiks, lai izdomātu. Jā. Un rīt mēs atkal tiekamies un parādīsim, ko mēs esam izdomājuši. Labi, tiekamies rīt. Čau. Es atvainojos, ir 2 naktī un es mēģinu izdomāt trikus.
izklausīsies interesanti. Bija visādi krāšņi piedzīvojumi gadiem. Izdomāji? Jā. Viens no viņiem man nepārliecina, bet tad jau redzēsim pēc skatītāju reakcijas un pēc tavējās, kurš jau gribu redzēt, kāda būs. Es arī domāju, man ir vismaz pirmo reizi es izmantoju tikai šos 3 priekšmetus, neko citu neizmantoju, kas forši, bet tas triks tās, bet tā jau redzēs. Ar ko mēs sākam? Es vai tu? Tu sāc to? Davai, tad skatieties tagad manu triku. Čau, es Ilžants Ceļš un parādīšu savu izdomāto triku. Tātad man ir 3 podesti, un tas nebūs tā kā triks, tā būs drīzāk kā spēle. Jo man uz podestiem ir uzzīmēt zīmējumi. Tātad uz 2 man ir puķes, pa tiem jūs varat aizmirst, bet 3. ir banāni. To atcerieties. Lai jums būtu vieglāk, es paņemšu arī banānu un sāksim spēli. Tātad aizmirstiet par puķiem, sekojiet tikai un vienīgi banānam. Ja? Mēģināšu. Tas būs ātri, bet mēģiniet izsekot līdzi. Labi? Labi, man šķiet izpieķērāt. Tā es atzīmēšu, lai jums viegli. Tā, kā jūs domājat, kur ir banāns? Labi, tagad jūs redzat, tas ir viegli, bet, ja es izdaru šādi, tad šeit vairs nav banāni. Bet banāni ir lūk šeit. Labi, es zinu, ka bija problēma, es gāju pārāk ātri, vai ne? Es saprotu, jā. Mēģināsim nedaudz lēnāt. Tātad. Aizmirstiet pa puķiem, sekojiet banānam. Labi? Tātad, banānu noliksim te, atzīmēsim. Atcerieties, jā? Puķītis noliksim te, puķītis noliksim te. Tagad nedaudz samainīsim. Kā jūs domājat, kur ir? Labi, jūs redzat, bet... Un pastieties, tagad šeit vairs nav banānu. Šeit arī nav banānu, bet banāns ir lūk šeit. Labi, es zinu, ko jūs domājat. Jums 3 acis, jums ir 2 acis, bet man ir 3 podesti, vai ne? Tāpēc, ko mēs izdarīsim, paņemsim un vienu puķīti noliksim te malā. Ja? Lai puķīti tur stāv un būs vieglāk izsekot tikai 2. Labi? Tātad. Nu, kā jūs domājat, kur ir banāns? Nē, pareizi, te nav banāna, bet banāns ir lūk šeit. Un tas bija mans triks, un kā neizmantoju puķi? Kā neizmantoju? Re, kur ir puķīts? Nē, nebija. Labi, pamēģināsim nedaudz citādi. Tā, es paņemšu 2 maliņas, noliksim lūk šādi te. Tā, paņemsim 3. podestu, nolikšu te pat priekšā. Jā. Noliksim te. Tā, salikšu tā bišķi smukāk. Un, kas notiks, uzstīšu knipi un parādās arī puķīte. Labi, viņi plasmas, viņi nesmažo. Paldies. Lūk, tas bija mans triks. Iespaidīgi, ne? Nē, nu bija iespaidīgi. Ilgi trenējies. Labi, man ļoti interesē, ko tu esi sagatavojis. Labi, tad satnicīšu tots papīru. Tātad triks ar šokolādi. Varbūt es neizmantošu pašu šokolādes gabaliņus, bet es izmantošu pašu kastīti. Un attiecīgi visiem produktiem aizmugurē ir savs satura rādītājs. Es mazliet izpildus, tas ir tajā baltajā lauciņā. Tur ir rakstīts enerģiskā vērtība, tauki, 2 hours later. karbohidrāti, proteīns, sāls un tā tālāk. Attiecīgi tas, kas tev būs jāizdara, tev būs jānofotografē šis baltais lauciņš. Un tev ir jāapvelk telefonā viens no tiem vārdiem. Enerģija, tauki, sāls, ir kas nav prātā. Brīvs izvēles. Mēs arī izdarīšu to pašu. Tā, es apvilkšu. Es neteikšu viņam, es ceru, ka jūs redzat. Es apvilku. Labi, un no visiem, kur tu apvilki? Es apvilku proteīnu. Proteīns. Ja. Proteīns ir vienīgais vārds, kas mums šeit arī ir apvilkts. Šeit es uzrakstīju sarkans ar melniem burtiem. Jā, tas svarīgi iegumēt to. Tikmēr tos, ko mēs vēl darīsim, mēs paņemsim svēto toaletes papīru un atstāsim smuki šādi tai stāvi. Lūk, attiecīgi šo lapiņu mēs atstāsim
šeit. Un tas, ko mēs darīsim, sarulēsim šādi te visu smuki vienā rullītī. Okay. Tagad izdarot šādu, notiek brīnums, un tas ir, kad es šo rullīti varu vaļā. Šī lapiņa ir izmainījusi savu krāsu uz sarkanu. Pretīgi. Nu, lūk, jūs redzējāt arī Dantas priekšnesumu. Viņš gāja bišķi citu variantu, vai ne? 3 dažādas trikus. Bet, nu, tagad jūsu uzdevums ierakstīt komentārā, kurš no mums jums patika labāk. Vai nu Dante, vai nu Edžus. Un starp citu, vai jūs pamanījāt, ka Dantem tagad ir arī šajā ausī caurumi? Vakar vēl nebija, vai ne? Jā. Ja tu to nepamanīji, tad iespied šī video laiku, kā arī piesako šim kanālam. Labi, paldies tev, Dante. Paldies tev, Edžus. Un tad jau tikšanās. tiekamies. Jā. Čau, čau.